Esmu iedziļinājies enerģētikā diezgan pamatīgi un esmu nonācis pie secinājuma, ka ļoti daudz mums tiek melots. Vai stāstīts nepatiesības vai puspatiesības. Tad varbūt sāksim ar to pašu sākumu par to, kādi pamatdati Latvijā. Tātad Latvijā vislielākais patēriņš ziemas spelgonī ir apmēram drusku vairāk kā 1200 megavati. Jūs atceraties, tikko Ilzas prezentācijā bija minēts, ka projekti ir pat 19,000 megavati. Tas nozīmē, ka tur pārsniegums ir ievērojams. Jau šobrīd Latvija Eiropā ir aptuveni 3. līdz 5. vietā pēc elektroenerģijas ražošanas zaļuma. Mēs esam vieni no zaļākajiem Eiropā. Tad es apskatīšu dažādus mītus, kas tiek publicēti masu mēdījos un mēģināšu tos atspēkot, kā es to esmu ieraudzījis. Tātad viens no mītiem, kas ir ļoti izplatīts, ka būvēsim vēja fermas, lai Latvija panāktu energo neatkarību. Tad es gribu teikt, ka Latvijai šobrīd nav problēma ar elektroenerģijas saražošanu vajadzīgajā apjomā. Ja mēs atceramies, 1200 bija tas mūsu maksimālais patēriņš, tad 1800 ir tas, kas mums ir pieejams praktiski jebkurā diennakts laikā. Un tas var būt pat līdz 3500, ja tiek ieslēgti HESI uz maksimālo jaudu, kas gan ir, kur viņi nav spējīgi visu laiku, bet, teiksim, nedēļu gadā pilnīgi mierīgi. Tātad jau šobrīd mēs esam spējīgi saražot 150% no sava pašpatēriņa, kas mums ir nepieciešams. Ja? Tātad kaut kāda runāt par energo neatkarības panākšanu mums nav nepieciešams, jo mēs jau esam neatkarīgi. Savukārt, ja tiek salikti tie daudzie vējparki, tad ko darīt tad, kad vējš nepūš? Kā tur tā neatkarība ar to visu iet kopā? Tālāk, nākamais mīts, ko es gribu apskatīt, ka Latvija nespēja saražot pietiekami, tāpēc Latvija importē elektroenerģiju. Jūs droši vien visi esat dzirdējuši tādu vārdu kā Nord Pool. Nord Pool nozīmē to, ka mēs enerģiju pērkam un pārdodam atklātā tirgu. Visā Baltijā un Skandināvijā ir vienots tirgus. Un tas, ko es šajā gadījumā gribu apskatīt, kad mēs importējam elektroenerģiju un pērkam no ārpuses, nevis tāpēc, ka mēs viņu nevarētu saražot, bet tāpēc, ka mēs ārpusē varam to elektroenerģiju dabūt lētāk. Jūs sekojat līdz Nord Poolam, jūs varbūt būsiet redzējuši, ka Nord Poolā cena šovasar ļoti bieži svārstās, ir ap nulli, tuvojās nullei. Tad kāda jēga, ja mēs gribam ražot paši, jebko ražojot vienmēr ir kaut kāda pašizmaksa. Savukārt, ja mēs varam nopirkt no kaimiņiem pa nulli vai pa negatīvu cenu, tad ir jēga ražot pašiem. Tas tāds retorisks jautājums. Protams, ir cilvēki, kas uz šo te atbild man jā, bet mēs nespējam saražot par pietiekami zemu cenu. Tad Latvenergo, es gribu pateikt tā, ka Latvenergo peļņa pagājušā gadā kopā bija 270 miljoni. Uz 7 miljoniem megavatstundu, ko mēs saražojām, 270 miljoni. Tas nozīmē, ka ja Latvenergo nebūtu radīts kā nodoklis kā Latvijai, kā peļņas uzņēmums, tad mums elektroenerģija varētu būt nevis 89, bet 59 eiro par megavatu. Un tas jau ir ļoti salīdzināms ar Skandināvijas cenām, uz kurien mums tā liek skatīties mūsu valdība. Vēl pēdējais, ko es šajā gadījumā gribu pieminēt, ir tas, ka es apskatīju sadales augstspieguma tīkla datus par šo gadu par importu un eksportu cenu. Tātad vidējā cena, par ko mēs esam importējuši, ir 62 eiro par megavatu. Tas ir tad, kad ražo visiem sauli, kad ražo visiem apkārt vējš, visā reģionā tas pūš vienādi un cena ir lēta. Savukārt eksportējam mēs tad, kad mēs varam saražot ar teci, un eksportējam mēs par vidējo cenu 114 eiro par megavatu. Tas tā, lai ilustrētu spējas vai nespējas. Tad šeit ir tā pati karta, ko rādīja arī Ilze ar tiem 107, 102, 107 dažādiem uzsāktiem IVN. Tā mūsu baža ir par to, ka tas siets ir pa cauru, ka ir pārāk daudzi IVN. Un, ja ir uzsāktas pār pa 100 projektiem, bet realitātē mēs runājam ar nozari, mēs runājam ar tirgu, viņi saka, kaut kur 700 līdz 1000 megavati ir tas, ko mēs varam paņemt šobrīd pretī. Tas nozīmē 5, 7, varbūt 10 vēja parki. Tad, ja mums ir uzsākt pār pa 100 vietās Latvijā ir satracināti cilvēki, tad viņiem īpaši nerūp tas, ko stāsta attīstītājs, ka visus iesāktos projekts jau neīstenos. Ja? Diemžēl netiks īstenots
tajā vietā labākais, tajā vietā netiks īstenots labākais, mazāk kaitīgais, viss sabiedrībai un valstī derīgākais, bet tiks īstenots kaut kas tāds, kas vienkārši pirmais aizskries un pirmais noformēs dokumentus. Nu, tad šis ir ļoti interesants mīts, ko mums stāsta, ka tad, kad mums sabūvēs daudz vesus, tad būs visiem ļoti zema cena. Nu, kā zinām, Eiropā, vai es jums pastāstu, kad Eiropā lielākie vēja ražotāji, vēja elektroenerģijas ražotāji ir Vācija un Dānija, un Vācijā un Dānijā cena patērētājiem tuvojas 40 centiem par kilovatstundu. Es domāju, ka neviens no mums nemaksā 40 centus par kilovatstundu, mums tas liekas ļoti dārgi. Tātad, kas notiek, tāds ļoti interesants, grūti gan būs saskatīt, ja, bet mēs paskatāmies, kas notiek tajā brīdī, kad Dānija nespēja saražot vēju. Redzat, Dānijā ir 173 eiro pa megavatu, vējš nepūš, viņiem nav kur ņemt elektroenerģiju. Kas notiek? Elektroenerģija no Somijas, diemžēl to punktiņu jau redzēt, no Somijas, caur Igauniju tranzītā, te bija 3 eiro, caur Latviju 77, uz Zviedriju un tālāk uz Dāniju. Tas nozīmē, ka Dāņi ar savu nespēju ražot, tad, kad nav vēja, rauj augšā, pērkot no Somijas, rauj augšā cenu mums. Ja Dānija spētu, mums cena būtu visticamāk tāda pat kā 3 eiro, tāpat kā Igaunijā. Nu, līdz ar to runāt par kaut kādu, tikai uzbūvēt vējparkus, runāt par kaut kādu īpaši zemāku cenu, man liekas, tā ir tautas maldināšana. Nu, tad parunāsim par to, kā VES atrisinās klimata neutralitāti. Ja? Klimata neutralitāte tāds ļoti labs cēls mērķis. Nu, tad vēja elektrostacijas risina klimata neutralitāti elektroenerģijas ražošanā. Tas ir šajā te, mirklīt, mēģināt ar sarkanā. Tas ir lūk šitas te pelēkā zoniņa. Jūs redzat, var sakot, augšā 3,11. Tas aptuveni 10% no kopējās enerģijas tiek ražots izmantojot fosīlos resursus. Elektroenerģijas tiek ražots izmantojot fosīlos resursus. Tas nozīmē, ka mēs dedzinām gāzi. Gāzi mēs lietojam tādēļ, ka neko citu mēs tajā brīdī lietot nevaram. Un tā mums nodrošina mūsu elektroenerģijas tīkla stabilitāti. Ja? Tajā brīdī, kad mēs paskatāmies uz to kopējo pīrāgu, te visur ar pelēko ir atzīmēts tas, ko mēs ražojam ar fosilo. Nu, ja mēs gribam būt pilnīgi klimata neitrāli, tad mums vajadzētu visus pelēkos aizvietot ar oranžajiem. Nu, tad patiesībā, ja mēs redzam, ka autotransports ir milzīgs fosilais, individuāla apkure ir milzīgs fosilais. Nu, šeit centrāla apkurē fosilais iet roku rokā ar šo te gāzi, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu tīkla stabilitāti. Un tur praktiski nav jēgas viņu šobrīd samazināt, tāpēc, ka gāze jebkurā gadījumā būs vajadzīga. Lai to paskatītos uz šo jautājumu, teiksim, Baltijas mērogā, tad gan Lietuva, gan Igaunija šobrīd runā, ka iespējams viņiem arī vajadzētu būvēt gāzes tecu. Tas nav jautājums šajā gadījumā par zaļumu, bet tas ir jautājums par elektroenerģijas drošību un tas ir jautājums par elektroenerģijas stabilitāti. Jā. Mans priekšlikums ir tāds, ka būtu droši vien, ka prātīgāk sākt ar tiem pārējiem 90%, kas ir auglis, kas karājās zemāka nekā tas sarežģītais gāzes aizstāšanas pasākums. To, protams, var darīt, bet sākam ar vienkāršāko. Nu, tad varbūt parunāsim par situāciju Baltijā kopumā. Nu, šeit arī es esmu ielicis grafiku ar elektroenerģijas cenu. Kā redzam, tad Vācija, Dānija ir ievērojami līderi, jo viņi ļoti balstās uz vēju, viņiem liels problēmas. Latvijā ar elektroenerģijas drošumu problēmas ir mazākas. Latvija ir ļoti labi nodrošināta. Mums ir gan HES, gan TEC, kas ļauj ražot pietiekamā daudzumā, tad, kad mums tas ir vajadzīgs. Nu, kaut kādam vējam iespējams vieta mūsu elektroenerģijas portfelī ir, bet, manuprāt, tas jāskatās kopējā Baltijas mērogā. Nu, lietuvieši ļoti aktīvi ir attīstījuši vēju. Igauņi arī ir aktīvāk pa mums attīstījuši vēju, lai viņi to dara. Jo starpsavienojums starp Latviju, Lietuvu un Latviju, Igauniju, ja jūs atceraties, mēs tērējam 1200 maksimums pīķi, ja, tad starpsavienojums starp šīm valstīm ir 1400 megavati. Tātad, jebkurā brīdī
Baltija ir būvēta tā kā viens kopējs vienots tīkls, un ja Leiši pie sevis uzbūvēs vējparkus vai Igauņi pie sevis uzbūvēs vējparkus, viņiem tāpat kā saulainās dienās visticamāk būs pārprodukcija, mums kā patērētājiem mēs būsim ieguvēji. Mums neko nedod tas, ka viņi būs šeit vai tur, mums kā patērētājiem nav nekādas starpības. Nu, tad kopējā, teiksim, Baltijas mērogā šobrīd ir uzbūvēta aptuveni 3100 megavati. Ja mēs pieņemam, ka kopējais Baltijas patēriņš ir 4400, ņemam vērā rezervēšanas jaudas, nu, varbūt kopā Baltijā vēl ir vieta uzbūvēt 1400 megavatus. Tas ir pa visu Baltiju ņemot. Nu, šie te stāsti par 19 000 paliek arvien interesantāki. Savukārt pats pēdējais būtiskākais situācija Baltijā kopumā ir tāda, ka saulainās un vējainās dienās varbūt viss ir ok, savukārt tad, kad nespīd saule un nepūš vējš, tad ir liels problēmas, tad nav kas ražot, tad mums ir jāimportē. Latvija spēja darbināt tecu, Latvija spēja darbināt hesu, Lietuvai īpaši un Igaunijai varianti nav. Igauņi importē no Somijas, viņiem ir labāka situācija. Nu, ko piedāvā biedrība drosmi darīt? Par ko mēs kliedzam, ko mēs gribam panākt? Nu, pirmām kārtām mēs tomēr gribētu, lai valsts, tā ir KEM persona, varam persona, saima, nezinu kādā mērogā, bet nodefinē, cik tad Latvijai kopumā būtu vajadzīgas tās jaudas. Jo šobrīd tie 20 000 un 102 satricinātās vietas Latvijā, mūsuprāt, ir nenormāli. Mūsuprāt, tas process bija jāsāk no otras puses, vajadzēja pateikt, cik mums vajag. Tad, kad mēs zinām, cik mums vajag, mēs varam atrast piemērotākās, labākās vietas un, teiksim, izvēlēties tādas vietas, kas vismazāk traucē novadu iedzīvotājiem, vismazāk kaitē dabai, ainavai, kas ir vislabākās priekš pašvaldībām, priekš valsts, var sakot, visnekaitīgākās vietas mēs atrodam, un tad nospraužam, ka tur ir jābūvē prioritāri, un tad, kad tur ir uzbūvēts, tikai tad mēs ejam tālāk. Nu, un ja mēs nespējam vienoties un valsts nevar atrast tādas vietas kopā ar privātajiem, tad iespējams, ka mēs varbūt varam veidot tādas tā kā izsoles, valsts pati izpēta, kur ir tās nekaitīgākās vietas atrod, un rīko, ziniet, kā ir, piemēram, radiofrekvences izsole vai mobilo telefonu sakaru operatoru licences izsole, nu tāpat arī izsole vēja parku vietas, kur atļauj būvēt vēja parkus. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosmi darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!